Latvijas laikmetīgās mākslas muzeja pilotprojektā KIM norisinās tematiskais cikls Klimats, kur ietveros apskatāmas divas izstādes. Nīderlandiešu mākslinieka Gvido van der Verves izstāde Viss būs kārtībā, latviešu mākslinieka Ginta Gabrāna izstāde Baltais punkts, kā arī zviedru radošās apvienības Candyland instalācija Global Trash. Gan izstādes, gan instalācija apmeklētājiem sniedz iespēju pārdomāt cilvēku un dabas attiecības un savstarpējo miedarbību. Kas jūs no šodien redzētā ir uzrunājis visvairāk? Godīgi sakot, man patika tas ekoloģiskais projekts, ka viņš ir tāds ļoti dzīvs. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, kad cilvēki domā par to, kas paliks pēc mums. Un šāda akcija, viņa ir tāda, pirmkārt, ļoti demokrātiska un saprotama, un no otras puses, viņa ir vajadzīga, un tomēr tā arī ir māksla. Candyland ir 10 cilvēku grupa, kura Stokholmā organizē Candyland mākslas telpas aktivitātes, vienlaikus arī paši realizēdam savus radošos projektus, kuriem ir raksturīga eksperimentālā forma, neformāla prezentācijas maniera, kā arī labi deva humoru. Instalācija Global Trash Rīgā veidoja gan Candyland pārstāvi, gan zviedru mākslinieki no Hammer by Artport organizācijas, gan arī viņu bērni, kas atklāšanas vakarā skatītāju acu priekšā uz lielu audekli izkārtoja krāsainus atkritumus. This is action pasting. Šī ir abstraktā līmēšana. Mēs strādājam ar atkritumiem. Tas sākās Viļņā. Mēs tur bijām šajā vasarā mākslas festivālā. Mēs atvedām daļu atkritumu no Zviedrijas un devāmies arī uz atkritumu izgāsto Viļņā. Mēs savācām atkritumus un sākām veidot šo sienu. Mēs gribam izveidot skaistas lietas no atkritumiem. Šī siena ir kā varavīksne. Mēs mēģinām otrais izmantot šīs lietas un izveidot tādu kā paradīzi zemes virsū. Tagad mēs atbraucām uz Rīgu un tagad strādājam ar Rīgas atkritumiem. Bērni nav instalācijas sastāvdaļa, viņi ir daļa no mūsu dzīves, mēs esam vecāki. Daži no mums nav mākslinieki, bet gan cilvēki, kur grib iesaistīties, lai kaut ko panāktu, un mums tas šķiet tikai dabiski būt ar viņiem kopā darīt lietas. Viļņā pasākums notika vasarā, bija ļoti silti un tā tad atšķirīgi, tas bija jūlijā. Viļņā tas bija liels mākslas festivāls, man šķiet, ka mēs visi bijām ļoti pārsteigti ierodoties Viļņā. Tas bija viņa pirmais mākslas festivāls, bet ļoti profesionāls, un es jūtu, ka šeit ir tāpat. Jūs esat sagatavojušies, cilvēki par mums rūpējas abās vietās. Tas ļoti labi strādā. Mēs neesam daudz šeit redzējuši, neesam īsti staigājuši apkārt, bet Viļņā bija interesanti. Šķiet, ka arī šeit viss notiek. Ir jauka atmosfēra un ļoti dinamiska. Kur dinamismu? Cik bieži jūs nākat uz spīķeriem? Dažreiz. Kura reize šī ir? Trešā. Un kāds bija iemesls, kāpēc jūs šodien atnācāt? Uz izstādes atklāšanu. Un no visa, kas šodien ir redzēts, kas ir licies tāds interesants un saistošs? Man patika vislabāk tā telpa, kas ir pirmajā stāvā. Video projekts man likās ļoti jauks. Jā. Un kāpēc? Es nezinu, vienkārši, ka ir tādas lietas, kas tevi uzrunā un pārņem, un tur pat nav, man liekas, jāmeklē īsti izskaidrojums. Vienkārši ir. Līdz šim nīderlandiešu mākslinieka Van der Verves darbi ir izstādīti daudzās nozīmīgās izstāžu telpās – Berlīnē, Londonā, Parīzē, Ņujorkā un arī citviet pasaulē. Tagad video darbu izstāde Viss būs kārtībā apskatām arī KIM telpās. Viņa filmas ir melanholijas zaudējumu un vientulības piesātināts, taču video darbu grūtsirdīgo noskaņu papildina mīlestība pret melno humoru, kura tiek apliecināta visnegaidītākajos brīžos. Cik jūs bieži nākat uz spīķeriem? Katru brīdi, kad ir kaut kas ievērības notikuma cienīgs. 2-3 reizes mēnesī, jā. Un kas jūs šurp atved šodien? Ir Latvijā tāds ļoti spējīgs mākslinieks kā Gins Gabrāns. Es domāju, ka katram ir jāparaugās, ko viņš ir jauni uztaisījis. Kāds ir viedoklis par Candyland instalāciju? Par to mums bija arī ļoti jauka saruna ar zviedru māksliniekiem. Galā mēs vienojāmies, ka mums vajadzētu kopīgi kaut kādā veidā darboties, lai attīstītu šo ideju. Kādu tu redzi spīķeru nākotni? Domāju, ka spīķeri varētu būt viens no tiem akumulatoriem, kas varētu nedaudz arī mainīt Rīgu. Vispār es diezgan maz apmeklēju galerijas un vispār izstāžu piedāvājumu. Neesmu tāds ārkārtīgi daudz staigātājs. Man tā liekas, ka ir jātaupās. Ir tāda laba anekdote Čukčam, kurš aizbrauc uz kongresu Maskavā. Kongresa starplaikā viņam saka, redz, kur ņemiet materiālu,
izlasiet, pēc tam būs diskusija. Un Čukčs, viņš uz rakstnieku kongresu ir atbraucis. Viņš saka, nē. Čukča nav lasītājs, Čukča ir rakstītājs. Ir jāatzīst, tās es tā apmeklēju tikai draugu izstādes vairāk. Un man liekas, ka Ginta gadījumā ir tas, ka no vienas puses viņš noteikti ir tāds cilvēks, kas ir atbildīgs par to notikumu, un no otras puses viņš ir ārkārtīgi godīgs. Ginta Gabrāna veidotās gleznas šķiet kā citas pasaules ainavas, kuras var vērot ar pirmatklājēju sajūtu un mākslinieku ainavistu acīm, kurš izgājis plenērā paralēlajā pasaulē. Darbi radīti izmantojot lāzeru staru. Tas baltais punkts, viņš tā speciāli kā nosaukums netika izdomāts izstādē. Viņš ieviesās kaut kā no apraksta. Un tas baltais punkts tīri tehniski tas ir tas, ka tas lāzers, kas lūst tajā ūdens pilienā, tas ir viņš kā balts punkts milimetra diametrā no tā ar visu tā bilde rodās, tā projekcija, kas tiek projicēta uz fotopapīra. Un no vienas puses tas ir tīri tehnisks nosaukums. Es nesekoju tādām verbāli aprakstāmām pamatdomām, tādas man neliekās interesantas. Tie darbi ir vairāk tāds apcerīgs pasākums. Process arī, kas tajās bildēs redzam, ir ļoti ģeometriski tīklojumi, kas radušies ir no ļoti mikroskopiskiem tādiem procesiem. Gaismas, elektromagnētiskie viļņi un visi tie tīklojumi, tie ir tādi interferences pārklājumi un sniegpārsniņām līdzīgi ar tas process, kā viņš dabiski veidojās kaut kādas ģeometriskas struktūras, bet viņas nav tādas prāta aptverams, viņi tādā determinēta haosa ietvaros radušās, un līdzīgi tajās bildēs arī viss tās ģeometriskās struktūras ir tādas, kurām es nevaru izsekot ar prātu, vai nu viņas paredzētu, vai nu pilnībā tur kontrolētu. Abas izstādes Pīķeros būs apskatāmas līdz 13. decembrim, bet instalācija globāli treš līdz 22. novembrim.